Pirmklasnieks jau raksta greizi, otrgadnieks nepareizi. Ko par to, lai sakām mēs, Saimai, Auga rezerves, tā politiski iekrāsot panti vairs no Valmieras. Agrā rītā pamostos, iešu es uz skolu, apēdoju solu, neiešu uz skolu. Normāli. Vai arī Dema šitā te saka. Es ar savu direktoru Krustšķērs dansu vedu. Gan pa skolu, gan pa krogu, gan pa nepilngadīgo lietu komiteju. Nu tā. Ar smagām paģirām no rīta jau mostās mazais palaidnis. Cik grūti dzīvot tādam mazam ik gadu 1. septembris. Jā, līdzīgi, doma apmēram tajā virzienā kā šī. Kad es biju jauns puisītis, tad man bija labi. Tagad mēs ar Omi Veltu 1. klasē ejam abi. Lai būtu labas atzīmes, uz skolu nesu asteres, bet skolotāja paziņo, tur vajag vienu maziņo. Aha. Atkal esmu pamodies fiskultūras zālē, jo es esmu direktors un man bija āle. Visvairāk skolā patīk man, kad stundās ņipri gāzes skan. Normāli. Dzīvīte, šūpoļos tevi un tā, kādus gadus 12. Skolā ieti gribu es, tur ir foršās meitenes, tās aiz bizēm paraustīšu, krūšturīti attaisīšu. Cits tāds mierīgāks rekolāks. Alā stalaktīti aug, bet zem sola arī raug. Košļeni pie košļenes priecīgs salīmēju es. Tā. Ejot uz skolu vajag spēt direktoru pievārēt, lai nav grūti jāmokās, uz skolotāju jāskatās. Ak, tu mana skolas soma. Kas tad tev, Andri? Pārdzīvojums. Tā rīta zivs. Ir cauri, no balsiet. Palastu, kamēr man atnāk vaļā. Izrauj to burbuli. To ziļķi rauj ārā. Jā. Klausies, krēkla piedurknes līdz ceļiem. Skolā iet tas nav nieks. 3-metrīgu gladiolu velku skolu pirmklasnieku. Ak, tu mana skolas soma, kas man citu tādu dos? Es uzliku muguras somu, uz muguras nolikos. Šitas man izrauga pilnīgi asaru no acīm, šitas te pants. Skolā gāju, pārdomāju, labāk sēžu mājas priekšā, laižu koku. Vēnā. Koku vēnā iekšā. Koku, jā. Skolotāji, tu man kaunu padarīji, tev kājiņu paslīdēja, man aizdzen pie direktora visiem banāniem. Ak, mīļā skola, es zemu liecos tev pie kājām, jau pietiks mani mocīt, laid jau mani mājā. Te no Bauskas atkal šitā teitana. Direktors, lai valkā šlipsi, man patīk sēņu čipsi. Tā vienkārši pie situācija. Atausis saulains septembra rīts, liekās pats Greiškalns soļo mums līdz. Daži tam rokās un košļeni bārdā, pats kā tāds āzis ārdās. Tā Ilona. Jā, protams. Ir jau skolā gana iets, katru dienu smiec un diec. Tagad gribas vecumā drusku piesēst klusumā. Nedod Dievs skolu beigt, kā nobeidza tēvs māmiņa. Tēvs nobeidza rūpju pilns, māte mani auklēdama. Tā. Līdzīgs tagad, bet tikai 2 rindu un bez askaņām. Lūk kāda. Skolā man bija skapītis, skapītī bija liekie zobi. Tā vienkārši. 1. septembris ir klātu galvā, viena doma man kā pa gaitiņiem es skriešanu resnai zanei dubsīkniepšu, tā redz raksta Jāna un vēl viņa raksta. Man ir jauni gumijnieki, spīd un laistās tā, ka prieks kājās aušu skolā, iešu būšu baigais teicamnieks. Augustā es mēdzu gan dziļi kūtī norakties. Varbūt, ka reiz izdosies no skolas nobeigties. Tev visi, ja? Nē, man vēl ir. Kas tāda gramatika, kas ir reizrēķins? Es pēc dabas miera mika tomēr saku blīn. Kāpēc gan es nedzīvoju tālā Āfrikā? Tur skolā, tur somā paņemt kobru un nav zobus jāmazgā.
Septembrī visiem labi, tikai mums ar Guntu nē. Es tikai 1. klasē gāju, viņa jau ir skolotāja. Sklādnaņa Lādna, skaties mammu, skaties tēti, kā es māku grāmatā bildē mūsas piezīmēt. Ko uz skolu līdzi ņemt? Vajag pirmā dienā lemt. Vienam vārdi, citam ēzes, Vitoldiņam līdzi prēzes. Daudz man dzīvē vajag zināt, daudz ko padarīt, vajag spēt. Pirmām kārtām, kur te skolā var ielīst uzpīpēt. Jā, dabīgi, tas loģika. Tas svarīgi zināt. Skaidra lieta. Viss tagad mums, ja? Jā. Ko mēs te varētu tā kā atbalstīt, atbalvot? Es nezinu. Tas tev patikās. Dainis, ko direktors, lai valkās šlips, man patīk sēņu čips, Tas tāds riktīgais uz sienas rakstāmais pandiņš. Uzliekam tagad muzīku, ja? Un tikmēr izdomāsim mūsu stratēģiju un taktiku. Jā, mūsu redkolēģīti lidās noskaidros, kuram mēs tad dodam vērtīgo balvu no Eva. Tātad piekaramu brīnišķīgu vannas istabas spoguļu skapīti. 10:52 minūtes. Mēs vēlreiz pārlasījām visus pāntiņus uz Evis, tā kā gar zemi. Izlasīju šito smieklīgo Evijas pāntiņu, vai ne? Krekla piedurknes līdz ceļiem, skolā ietas nav nieks, 3-metrīgu gladiolu velku skolu pirmklasnieks. Jā. Par cik šis bija tāds viens no nedaudzajiem jūsu iesūtītajiem pāntiņiem, kur konkrēti bija pieminēta arī pirmklasnieki, mēs arī izdomājam. Kā jau reiz tik smuka ainiņi ir uzbūrta, vai ne? Par to smuku ainiņi arī jāiedod balvu.